apbrīnojamas pārmaiņas savā izskatā tikai 28 dienu laikā ir piedzīvojusi rakstniece Elita Drāke. Nekādu injekciju vai plastiskās ķirurģijas. Šis rezultāts ir sasniegts lietojot zinātņu doktoras Alēnas Butkevičas izstrādāto kosmētikas līniju Absolute Use. Protams, neaizmirstot arī par veselīgu dzīvesveidu. Pirms 28 dienām es pieņēmu uzaicinājumu sākt kaut ko pilnīgi jaunu. Ir 28 dienas pagājušas. Un es domāju, ka tas ir pamanāms ne tikai man pašai. Un arī spoguļattēls ar katru dienu mainījās. Visvairāk man arī patika izmaiņas ovālā, izmaiņas acīs, jo es ļoti daudz smaidu un man ir vājā vieta acu, šies mazās skaistās prieka krunciņas. Bet tā kā es esmu diezgan empātisks cilvēks, man arī bija pretenzijas pret lūpu kaktiņiem. Es esmu ļoti paškritiska, es vēroju un varētu teikt, ka jau 2. nedēļā man sāka patikt arī šī daļa. Ir cita Elita nekā pirms 28 dienām. Kosmētikas līnija Absolute Use ir guvusi plašu atzinību arī starptautiskā mērogā. Absolute Use krēms 2024. gadā tika atzīts kā labākais dabīgais skaistumkopšanas produkts pasaulē. Tagad mēs jums piedāvājam ieskatīties tajā, kas notika pirms 28 dienām, kad Elita Drāke pievienojās šim izaicinājumam un pirmo reizi kopā ar zinātņu doktoru Alēnu Butkeviču izmēģināja Absolute Use kosmētiku. Pirmo, ko mēs sākam ar toneri. Mēs taisīsim tikai vienu sejas pusīti. Un kāpēc mēs lietojam to saucamo cotton pad? Tāpēc, ka mēs uzreiz darām ļoti daudzas lietas. Pirmām kārtām viņš noņem, es parādīšu, ko viņš noņem. Tātad mēs noņemam nedzīvās šūnas. Viņam uzreiz ir pretiekaisuma, limfātiskā drenāža. Kāda izsajūta? Ļoti laba. Viņam ir 2 savienojums, kokonat ēsters, kopā ar papājas enzīmu, kas tā kā kožļena iztīra visu no pašiem folīkuliem un no pašām poru dziļumiem. Mums tagad tīrīšanas rezultātā sanāca tik daudz, varētu teikt, noņemta slāni. Jā, gludāka. Tāda tūska, te kā izlīdzinājās, tūska nost jau. Šitā visa daļa ir nost. Jā. Šitas te viss nelīdzinājis ir nost, jā. Šitā krunka praktiski ir nost. Plakstiņš ir pacēlies uz augšu, ir no pampums nogājis praktiski. Tas ir tikai no toneri, jā. Tieši tā kā tu saki, ir pilnīgi sajūta kā 2 puses. Tā kā pilnīgi līnija. Saliekam rociņus un apskatāmies, kā viņš strādā uz rokām. Var redzēt. Tātad, ko mēs uzlabojam? Mēs nekrāsojam ādu, mēs uzlabojam cirkulāciju. Tātad momentāli ir detoksifikācija. Tātad mums ir atvērtas poras, mums ir atvērti folīkuli, un tagad mēs turpināsim ar otro daļu, kas ir sērums. Un jūs varat redzēt, ka ir mazliet tā kā sarkanums veidojās, tāpēc, ka mēs ļoti uzlabojam cirkulāciju. Tāpēc, ka kas mums ir vajadzīgs? Mums ir vajadzīgs skābeklis, lai viņa varētu, latviski sakot, reģenerēties, viņa varētu izārstēties, viņa varētu palikt jaunas, un mēs zinām, ka jaunas šūnas ādai veidojās, jo āda ir aizsarga barjeras, veidojās katras 28 dienas. Un mums vajag strādāt ar zemādas slāni, lai tās 28 dienās izveidotās jaunās šūnas. Jā, tā kā tūska nost, ļoti smuka, jā. Un tas, man patīk tas samazinājums un tas gludums. Mēs tagad liksim kremu. Kremam, kas vinnēja pagājuši gadu pasaulē pirmo vietu kā jaunākais, labākais krems, ir 2
iedarbības. Ārējais, tā kā jebkuram kremam, un mēs gribam pamatā ārpuse aizsardzību, mitrinošu, bet galvenais mēs gribam aizsardzību pret ārējiem faktoriem, pret iekaisumiem, pret, protams, mitrinošu, protams, vitamīnus mēs gribam iedot un tā tālāk un tā tālāk, bet tai pašā laikā mēs gribam iedot tās nanopartikulas, tās mazās molekuliņas, kas aizlien zem ādas un kas nodarbojas ar kolagēna sintēzi, ar veselīgu apaļu jaunu šūnu radīšanu, ar ādas tvirtumu. Viņu var mierīgi likt kā acu krēmu arī, ja. Tas, ko es acīm redzu, ja šeit ir kruncīs, šeit viņu nav vispār, ja. Šeit šis svalns ir pazudis pilnībā, ja viņš ir noņemts, bez ķirurģiski nespaidlums. Šitas lielais, un te ir sarkanums, ja jūs varat redzēt, ja te ir tāda eritēma iekaisums, ja te viņš ir praktiski pārgājis. Šeit ir ļoti asas, ja, izteiktas rievas, kas te praktiski jau ir maigas un jau slīd projām, ja, un tad mēs redzam, ka šeit ir gluds balts kakls. Tā, es gribētu, doktorīt, lai mēs ātri otru pusi pielīdzinām. Vai ne? Pilnīgi divi dažādas sejas. Es ļoti vēlējos dabīgi, skaisti novecot. Bet tā kā mēs esam daba, un kroņi jau ir nopelnīti, un kroņus es nopelnīju, pirmais kronis man bija 40 gados, bet es domāju, kā es negribētu, doktori, nevienu operāciju, kā es negribētu nevienu, es neesmu izdarījis nevienu šļirci. Es neesmu neko dūrusi, griezusi un kaut kādīgi savādāk. Es dabīgā ceļā ar maskām, protams, es kopju, nav tā, ka pats no sevīm. Bet man tiešām likās, ka man ir diezgan labi. Un tagad es varu teikt, ka ir vēl labāk un ir ļoti, ļoti kosmos sadzirdēju. Jo es arī sapratu, ir jauni telefoni, ir jaunas mašīnas, ir tehnoloģijas. Un es domāju, vai tiešām neviena doktorīte neizdomās kaut kādu brīnumu. Un kosmos man uzklausīja. Ir šī, un es iedomājos, kas būs pēc 28 dienām. Jā. Tikai 28 dienas, un pārmaiņas ir acīm redzamas. Es negribu skaust, bet man liekas, ka viņa ir fantastiska. Viņa izskatās, es nezinu, man liekas, vismaz 15 gadu jaunāka. Reāli, dabiski jaunāka, un tur var, protams, teikt, ka tie ir ģēni, bet mums ir bildes, ka tas ir absolūti jūs. Un tas ir fantastiski savienojumā ar visu to dzīves stilu, jā, kāds ir. Kas man patika vispār, kas kopumā, jo tās ir lietas, par ko es runāju, kad es nekad negribu, tur, kur parasti špricē botoksu. Tie ir lūpu kaktiņi, lūpas, augšlūpa, man pat lūpas ir palielinājuši, jo viņas ir pabarotas. Un arī viss tas, kas ir, kā mēs zinām, fizika, viss iet uz leju, arī ovāls. Šeit mums ir ārējie faktori, oksidatīvais stress, mums ir viss kaut kas tāds, kas nav zem drēbēm. Un tāpēc šeit ir muskuļu pievienošanās, te ir pavisam cita virtuve. Ja? Un tas, ka mēs ar nanopartikulām, tāds mazas molekuliņas, kas var izskriet cauri ādai, viņas tik maziņas, ja? Kad viņas izskrien un momentāls ir efekts, un tad ir kumulatīvais efekts, ko es lietoju 4 gadus un esmu priecīga, ka man nav nekas jāšpricē. Zinātniece vēlas arī no sirds pateikt paldies ikvienam, kurš atbalstīja viņu ceļā uz Forbes nozīmīgo uzņēmēju titulu un veltīja savu balsi. Es gribu izteikt vislielāko pateicību visiem, kas balsoja. Un es domāju, ka Latvijā, es zinu. Un tāpēc esmu pateicīga, kaut gan mēs nevinējām. Latvija ir manas saknes, lai kur es būtu, bet man zinātniskais darbs, un tas tieši viens no viņiem, tas absolūti komplekts, ir vinējusi ne tikai pagājušajā gadā pirmo vietu vairākos pasaules konkursos, bet arī šogad mēs turpinām vinēt, un mēs esam vinējuši pirmo vietu atkal pasaulē, un šajā gadījumā mēs braucam saņemt balvu par savu pirmo vietu Hongkongā jūnijā.
Tā kā Latvija, es, protams, iešu atkal Latvijas karogu, un Absolute Youth palīdz ne tikai man un daudziem cilvēkiem pasaulē, bet viņš tagad būs arī Āzijā.